par jogu varu runāt 23 gadu amplitūdā, uzsākt to 2000. Gadā, personīgu iemeslu vadīt. Un es tos iemeslus sakārtoju, tā bija attiecību problēma. Diezgan veiksmīgi atrisināju. Pēc 2,5 gadiem man skolotāji piedāvāja vadīt nodarbības, un manuprāt, tas arī ir vispareizākais ceļš, kā kāds kaut ko dara, jo arī es tām meitenēm, kas ir nākušas pie manas nodarbības, kaut kādā vienā brīdī jūtu, ka man ir vajadzīgs palīgs. To jau redz un to jau jūt, kuram ir tā vilkme un kurš to varētu. Un man tas liekas visorganiskākais un visdabiskākais ceļš. Daudzie jogas stili, jā, es pati arī esmu viena no tām, kas ir pamēģinājusi, izmēģinājusi, atradusi sev, var sakot, apguvusi dažādus stilus. Pirmais simbols bija tas, kad es jūtu, ka daudzas hatha jogas, jeb klasiskās, tā saucamās patriarchālās, ļoti daudz vīriešu nodrīgu prakšu. Man absolūti ne tikai nestrādā, bet pat ir kaitīgs. Es sāku braukāt pa pasaulī, meklēdam atbildes uz tiem jautājumiem, un pēkšņi atradu, ka jā, ir tā kā es jau biju nojautusi, sievietēm ir pavisam daudzas citas lietas. Toreiz izgāju cauri tam, kā ļoti daudz smikņāju un teica, ko tā kranāt iedomājusies, kaut kādus tur savus stilus. Es, starp citu, arī ļoti kautrīgi to mulsu un ļoti tā, jā, to visu piedāvāju nes priekšā, bet jā, es braucu uz pasauli mācīties pie Šivas Rē, Londonā, citās vietās un pie viņu skolniekiem, kas ir, viņi ir tā saucamās plūsmas jogas, jeb flow jogas, ciltsmāte, pie Kvī Meriganas uz visādiem kas tur notika 2003. un 2004. gadā. Un fokusējoties uz sieviešu praksēm, tad Skalī Rē ļoti maigā veidā, starp citu, paralēli mācoties pie Andrejas Ģersta, kuram ir viņš Kijevas jogas skolas, tā kā vispār viss PSRS bijušās telpas, tā kā vectētiņš jogas. Viņam arī ļoti tāda interesanta plūsma, bet vīrišķā plūsma, un tur ir, viņa kaut kur ļoti līdzīgi ir ar Šivu Rē toreiz sajūta, bet viņai savukārt ir tā maigā plūsma. Un es domāju, ka skolotāju uzdevums ir, tad, kas ir šie dažādie stili. Cilvēks ir atklājis sevī tiešām pārliecinoši šo saikni, kas ir joga savienojumu ar visu, kas ir. Visu, kas ir. Cilvēks kā mātes, zemes, esības, šūna, kas savienots ar visu, un tad, kad patiešām ir stabils un drošs savienojumā sajūta, tad to arī gribas nodot tālāk, to jau gribas nodot tālāk, un tad tie veidi, protams, katram viņi ir individuāli. Man klāt nāk pievienotā vērtības, esmu labprāt likus klāt tās lietas, ko esmu mācījusies aktieru meistarībā, jo tur ļoti daudz tieši ar ķermeni, kā ar instrumentu un cilvēka būtību un psihiju, tas viss kopā. Un pēdējos gados diezgan apzināti esmu gājis prom no termina joga, kaut gan lieliem jogiem runājot, viņi tieši mani ar labprāt uztver kā joginī, jeb sievieti, kas meklē saikni, turpina meklēt saikni visā, jo tā saikne jau tās sistēmas ir ļoti daudzas, kurās mēs esam daļa. Un tādā veidā, jā, tā ir joga, bet, teiksim, to visu kompilējusi autoru metodē, ko dēvēju par sarunu ar savu ķermeni.